Mūsu kursdarbs sastāvēja no 2 daļām. Sākotnējā bija aptauja par mentālo veselību, tieši domājot par klimata pārmaiņām, klimata trauksmi, lai noskaidrotu šīs tēmas aktualitāti. Otrā jau tā praktiskā daļa bija radošais vakars, kurā mēs aicinājām cilvēkus strādāt jau ar šīm emocijām un mākslinieciski izpaužoties risināt jau kādu no šīm trauksmēm, bailēm. Pirmkārt, man personīgi mentālā veselība ir ļoti svarīgs temats, par kuru es ikdienā daudz aizdomājos. Nevar noliegt, ka klimata pārmaiņas atstāja lielu ietekmi uz cilvēku mentālo veselību un tas var radīt lielu satraukumu. Māksla ir tiešām labs veids, kā rosināt sarunu un strādāt ar šīm visām emocijām, jo viņi novēro, cik ļoti vērtīgi ir kārtīgi izvērtēt katras stiprās un vājās puses un savākt labu komandu, kas nosedz viens otru trūkums un kas viens otru izceļ. Dalība radošajā vakarā un tieši uzdevums, kurā dalībniekiem tika iedots aplis ar dažādām emocijām, kas bija jāizpilda sev tīkamā veidā. Tur tika uzrakstīta emocija un tā bija jāizpauž, kur tā asociējas tieši ar klimatu, ar dabu, ar klimatu pārmaiņām. Bija ļoti interesanti vērot, cik ļoti dažādas ir cilvēka atbildes un kā katrs šīs emocijas interpretē, kā viņi to jūt. Klimata pārmaiņas ir ļoti svarīgs, aktuāls jautājums. Gan šobrīd, gan tas kļūs aktuālāks arī nākotnē. Man personīgi jau tagad biedē klimata pārmaiņas un visas tās sekas, redzot, cik strauji tomēr vide mainās. Kādas izmaiņas jau redzams šobrīd un kas iedvesmo tevi?